Agri vai vēlu, bet katrs no mums nonāk līdz tam dzīves posmam, kad ir jādomā par to, kas es būšu, kad izaugšu liels. Bet nesatraucies, šoreiz mēs tev palīdzēsim to izdomāt. Skolas programmā ir 4 galvenie novirzieni, kuri palīdzēs tev atrast sevi ārpus valodu, matemātikas, vēstures, datorikas, sporta un dabas zinību stundām. Katrā no mācību novirzieniem tev ir iespēja padziļināti apgūt tavas nākotnes profesijas prasmes. Kultūras un mākslas novirzienā ir iekļauti tādi kursi kā publiskā uzstāšanās, kolektīvā muzicēšana, projektu vadība un psiholoģija. Inženierzinātnes un tehnoloģijas. Izklausās sarežģīti, bet tā nav. Ja ar fiziku, ķīmiju un programmēšanu esi uz tu, šī ir tava īstā vieta. Cilvēks un sabiedrība. Tu laikam domā, vai šis vispār ir jāmācās? Labi, tad lūdzu pastāsti man, kā pareizi attīstīt uzņēmumu. Sēdies, 2. Ievads komunikācijā un uzņēmējdarbības pamati ir tikai maza daļa no šī novirziena, un, ja nākotnē redzi sevi kā biznesmeni uzvalkā, kuram sekretāra pienes kafiju, būs mazliet jāpamācās. Dabas zinātnes. Šajā brīdī visi dabas bērni ekrāna priekšā sarosās, jo apgūt bioloģijas zināšanas līdz šim vēl nav bijis tik aizraujoši. Vides zinātne, uzturzinātne, bioķīmijas pamati un cilvēka bioloģija. Katrā no 4 novirzieniem ir obligāto kursu saraksts un papildus pēckursi tavai nozarei, kurus tu vari sakombinēt pats. Tas ir ļoti vienkārši, gluži kā pasūtīt pusdienu komplektu. Lūdzu, paldies. Mūsdienīga un plaša mācība izvēle. Bet kā ir ar dzīvi ārpus skolas sola? Jauniešu deju kolektīvs Dzīpari, jauno ģeogrāfu klubs, radošā zīmēšana, kultūras kanons, teātra klubs, jauniešu deju kolektīvs Dzīteriņš, apvienotais jauktais koris un, protams, augstākā līmeņa sporta zāle, jo aktīvs dzīvesveids ir atslēga visiem panākumiem. Gaidīsim tavu vidusskolas pieteikumu. Uz tikšanos Ogres valsts ģimnāzijā.